to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4112. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2024. gada 23. septembrī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Baršnī. Tā kā šodien sākas rudens, tad iesāksim šī vakara raidījumu ar 5 rudenīgām dziesmām. Iesāksim ar Edmunda Bēbera rudens dziesma, un tad Raitis Bužoks dziedās rudens asara. Kā trešo dzirdēsim rudens dziesma, ko atradu Valērija Venediktova YouTube kanālā. Tur rakstīts, ka audio kompozīcija AI Suno. Es domāju, ka tas ir radīts lietojot mākslīgo intelektu. Pēc tam dzirdēsim Signi Balteri un Ingus Staško ar savu dziesmu Rudens, un noslēgsim mūsu rudenīgo virkni ar Prāta vētras dziesmu Rudens. Rudens lapas, vēja dējā, man tas nozīmē tik daudz ko, kādam citam it neko. Rudens lapas, cik tās krāšņas, tā kā dzeņa pēders raibas, mana dzīve cauri gadiem. Kad rudens nāk, visu pārvērtēju, kad rudens klāt, es to saprast spēju, bijis kas skaists un iesmeldzas man krūtī skumja takts. Lapas krīt, gads pie gada līdz, tur tie palikuši mani, sārti rozā, zili zādi, rudens lapas, krīt uz plaukstām, kā asaras no vaikiem, priekos bēdās lūžam cauri. Kad rudens nāk, visu pārvērtēju, kad rudens klāt, es to saprast spēju, bijis kas skaists un iesmeltas man krūtī skumja takts. Sapņi sūd krāsainās pār koku galiem, krīt un atsitas pret zāriem. Rudens lapas, man ko māca, vējš tās nežēlo nevienu, lidot ļauns būs īsu brīdī. Kad rudens nav, es to novērtēju, saprast spēju visu, kas labs, un iesmeldzas man krūtī skumja takts. Kad rudens nav, visu pārvērtēju, kad rudens klāt,
un ieskanas man krūtīs prieka tāds. Krūtīs prieka tāds. Ležas vakars, klusi un rāmi, sakļaujot spārnus. Tavējās lūpas steidzas man pateikt, atvadu vārdus. Nenāks vairs soļi, gaidītie tavi, atdarīt vārtus. Viss pamīris jau, mostas sāpes. Rūtens asaras dvēselē krīt, tevis līdzās man nebūs vairs rīt. Gāju putni, kas tālumā slīd, mūsu sapņus tie aiznesīs līdz. Rūtens asaras palozi sīt, loga rūtīs bez apstājas rīt. Ritmā nolemtā krūtīs vēl skan, mūžam rudenī jāpaliek man. Aizmirst tavu skatiens, ildoties tev svešajās rokās. Neaizmirst tevi, vēl manas sirds atmiņās mokās. Nenāks vairs soļi, gaidītie tavi, atdarīt vārtus. Viss pamiris jau un mostas sāpes. Rūtens asaras dvēselē krīt, tevis līdzās man nebūs vairs rīt. Gāju putni, kas tālumā slīd, mūsu sapņus tie aiznesīs līdz. Rūtens asaras palozi sīt, loga rūtīs bez apstājas rīt. Ritmā nolemtā krūtīs vēl skan, mūžam rudenī jāpaliek man. Nenāks vairs soļi, gaidītie tavi, atdarīt vārtus. Viss pamiris jau, mostas sāpes. Rūtens asaras dvēselē krīt, tevis līdzās man nebūs vairs rīt. Gāju putni, kas tālumā slīd, mūsu sapņus tie aiznesīs līdz. Rudens asaras palozi sīt, loga rūtīs bez apstājas rīt. Ritmā nolemtā krūtīs vēl skan, mūžam rudenī jāpaliek man. Rudens asaras dvēselē krīt, tevis līdzās man nebūs vairs rīt. Gāju putni, kas tālumā slīd, mūsu sapņus tie aiznesīs līdz. Rudens asaras palozi sīt, loga rūtīs bez apstājas rīt. Ritmā nolemtā krūtīs vēl skan, mūžam rudenī jāpaliek man. Daudzās krāsās saules spoži spīd pār laukiem, vējšķups lapās dziesmas maigas zemē, āboli krīt svaigi, siltas naktis, rīti cestri, vēji spēlējas ar matiem, ražas smarža, dārzos pilnos pauž par Dieva mīlestību. Kokiem
lapas krīt kā lietus, vējš tās dzenā rotaļājas. Dieva rokas mīlestībā šogad dāsnu ražu pasniedz. Rūdens stāro daudzās krāsās, saules spoži spīd pār laukiem. Vējšķuks lapās dziesmas maigas, zemē āboli krīt svaigi. Siltas naktis rīti dzestri, vējs spēlējas ar matiem. Ražas smarža dārzos pilnos, pauž par Dieva mīlestību. Kokiem lapas krīt kā lietus, vējš tās dzenā rotaļājas. Dieva rokas mīlestībā šogad dāsnu ražu pasniedz. Kokiem lapas krīt kā lietus, vējš tās dzenā rotaļājas. Dieva rokas mīlestībā šogad dāsnu ražu pasniedz. Sveces izdeg, septembra migla arēnā. Pasaki, kurā brīdī vasaru pazaudēja. Zinu, velti to meklēt, miķeļu mežģine zilās. Kāds tās darināja sirdnē, lai sasildītos. Nesaki, ka jau rudens tā tikai atvasarā. Nesaki, ka jau rudens tā tikai atvasarā. Nesaki, ka jau rudens tā atvasarā. Sogu pērlēs, vēlīgi bēr man plaukstās. Lūpās man zemeņu saldums vēl, un vasaras naktīs baltās. Vakaras teru ballē, laikam tev mazliet sālā. Nesaki, ka jau rudens tā tikai atvasarā. Septembra migla arēnā, vasaru pazaudējām. Nesaki, kā jau rudens, miķeļu mežģine zilās. Septembra migla arēnā, vasaru pazaudējām. Nesaki, kā jau rudens, miķeļu mežģine zilās. Nesaki, ka jau rudens tā tikai atvasarā. Nesaki, ka jau rudens tā tikai atvasarā. Nesaki, ka jau rudens tā atvasarā.
Biezie un gaiputni laižas uz Nīlu. Pēkšņi man likās, tu esi mans draugs un es tevi mazliet mīlu. Saule cēlās un krita, es biju tavs meistars un tu mana Margarita. Vai izskaidrojot proti, ja sākumā likās mazliet, tad nu jau ļoti, ļoti. Kāds mūs sauc tepat aiz stūra, vai klusi daudzās pie palodzes, lai savus pūnus ārā no būra, uz kurieni tie lidos, tur arī es. Joprojām ļoti, ļoti. Kad barojām pīles, asaras krinta tev liels, kā ozola zīles, laiki met lokus. Dažreiz saule slēpjas kastaņu kokos, kā jūrnieki rumu, tu gribi mūna meģi, es braukšu uz Karakumu ar sarkanām leķiem, lai atjandīties ir rudens, ļaudis klīst pa vientuļām peļķiem. Tepat aiz stūra, vai klusi daudzās pie palodzes, lai savus pūnus ārā no būra, uz kurieni tie lidos, tur arī es. Kāds mūs sauc tepat aiz stūra, vai klusi daudzās pie palodzes, lai savus pūnus ārā no būra, uz kurieni tie lidos, tur arī es. Pirms nedēļas mūsu Čikāgas Latviešu radio raidījumu komitejas loceklis Modris Galenieks man pārsūtīja rakstu no PBLA ziņu apskata ar sekojošo paskaidrojumu. 1944. gada oktobrī Vallijas tēvs ar savu motorlaivu dodas uz Zviedriju, līdz paņemot vēl 61 personu. Pēc piedzīvojumiem pilna brauciena pa Baltijas jūru nokļūst Gotlandē. Un raksts no PBLA sākās tā. Zviedrijā piemin 80 gadus. Kopš Gotlandes krastos piestāja Baltijas valstu bēgļu laivas. Pieminot 80 gadus, kopš vairāki 10 000 Baltijas valstu iedzīvotāju, tostarp latvieši, bēgot no okupācijas varas, veica bīstamo ceļojumu zvejnieku laivās pāri Baltijas jūrai uz Zviedrijas krastiem. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa kopā ar Igaunijas priekšsēdētāju un Lietuvas parlamenta priekšsēdētājas vietnieku Zviedrijā, Gotlandē, piedalās pasākumā 80 gadi pirms, 80 gadi pēc. Vizīte iezīmē arī Baltijas valstu un Zviedrijas ciešās saites reģionālās drošības stiprināšanā. Paklausīsimies Latvijas televīzijas panorāmas sižetu par šo notikumu.
Viens no iemesliem, kādēļ pirms 80 gadiem daudzas baltiešu bēgļu laivas piestāja tieši šeit, Gotlandes salas Slītes pilsētas ostā un Slītes apkaimē, ir šeit esošā cementa rūpnīca. Tā šeit atradās arī pirms 80 gadiem, un rūpnīcas lielie korpusi un kūpošie skursteņi kalpoja kā tāda sava veida bāka jūrā esošajām bēgļu laivām, rādot ceļu uz drošību, uz brīvību. Pateicībā par uzņemšanu Baltijas bēgļi Slītes ostā vēlāk izveidoja īpašu atceres vietu. Šeit izstādīta arī viena no bēgļu laivām, kurā vēl redzami ložu caurumi, jo okupanti nekautrējās vērst ieročus pret bēgošajiem iedzīvotājiem. Slītē vakar pulcējās bēgļu pēcteči, baltiešu diasporas pārstāvi un oficiālās amatpersonas uz piemiņas ceremoniju. Zvejnieku dzimtes māsām abi vecāki, vēl būdami pusauģi, izglābās tieši pateicoties bēgļu laivām. Mamma izskrien pie tās laivas, un tad viens vīrietis saka, nē, mums vairs nav vietas. Bet tad pienāk viens cits vīrietis un nogrūž to pirmo vīrieti tā pie malas un saka, šos kuķi mēs ņemsim līdzi. Tēvs ar diviem draugiem gāja garām kuģītim, prasīja, kur kuģītis dosies. Kuģītis dosies uz Zviedriju. Labi, trijatā iekāp kuģītī, un netālu no ostas izbraukuši, tad piebrauc lielāks kuģītis, tā kā tieši blakus. Un viņi prasīja, uz kurien jūs dosieties. Lielais kuģi braucēji saka, mēs uz Vāciju. Papa, draugi, pārkāp uz to kuģīt pār. Otrais lielais kuģis, kas dodas uz Vāciju, ir attālinājies tik tālu, ka paps saprot, ka uz tur tā kuģi viņš neliks. Viņš paliek uz kuģīt un nonāk Gotlandē. Un pēc tam tiks stāstīts, ka tas otrais kuģis nekad nenonāca Vācijā. Savukārt Hervikas osta ģeogrāfiski sanāk tuvākais punkts Kurzemes piekrastai, un līdz 1945. gada maijam aptuveni 600 latviešu bēgļu savu patvērumu no bangojošās jūras un no padomju okupācijas guva tieši šeit, Hervikā. Hervikas ostā uz piemiņas plāksnes zviedriski lasāmas kāda latviešu bēgļa atmiņas. Bēgšana bija izdevusies. Zviedri bija ļoti laipni, palīdzēja mums izkāpt un iedeva mums siltu dzērienu un kaut ko uzēst. Iekšā gan jutām totāli tukšumu. Viss bija pazaudēts, kas tagad notiks. Man ir daudz draudzenes Gotlandē, un viņa jau stāsta, ka mammas naktī, cik ta viņām toreiz bija gadi, tīni droši vien, kad staigāja lukturiem, lai rādītu ceļu, kur var iebraukt. Jo bija jau arī laivas, kas uzsēdās uz sēkļiem, jo nezināja jau kur smilst. Uzņemšanu šeit Zviedrijā bēgļi raksturo dalītām jūtām. No vienas puses vienkāršo cilvēku, īpaši gotlandiešu attieksme bija ļoti viesmīlīga. Viņi bēgļus uzņēma, deva pajumti, ēdienu. Savukārt Zviedrijas valdības attieksme bija biedējoši vēsa. Un kā vēlākais pierādīja, bēgļu bažām bija pamats. 1946. gadā Zviedrijas valdība daļu baltiešu bēgļu izdeva Padomju Savienībai, kur viņus gaidīja represijas vai pat nāve. Oficiāli Zviedri ir atvainojušies par to. Un runājot ar Zviedriem, viņi to zina, jo par to tiek runāts, un viņi atvainojās. Bet katrā ziņā Zviedru zināšanas viņi paši atzīst, ir minimālas, jo oficiālajā presē par to nerakstīja. Lai informētu Zviedrijas sabiedrību par šiem notikumiem, Gunta Enerūte vēl dzīvo bēgļu stāstus apkopojusi filmā Bēgšana rītosmā, kas tika demonstrēta piemiņas pasākuma ietvaros. Filma pagaidām pieejama tikai zviedru valodā, bet to iecerēts izdot arī latviski. Savukārt šeit pie Katemarsvikas pilsētas atradās bēgļu nometne, kurā 1945. gadā bija izvietoti vairāk nekā 100 latviešu bēgļi. Kamēr Zviedru varas iestādes lēma, ko ar viņiem darīt, paši latvieši šeit, blakus esošajās Dolomītu raktuvēs, izveidoja tādu kā neoficiālu piemiņas vietu pie avotiņa. Lūk, arī šeit uzraksts latviešu bēgļi 1945. Šī vieta joprojām pazīstama ar nosaukumu Bēgļu avotiņš. Šeit arī no Dolomītu akmeņiem izveidots tāds pūsaplis, kur bēgļi vakaros sanākuši, piesēduši, runājušies, dziedājuši latviešu dziesmas, pieminējuši dzimtenē palikušos tuviniekus. Tāda jauka vieta. Oficiālie pasākumi gan notiek nevis pie avotiņa, bet Gotlandes lielākajā pilsētā Visbijā. Tur norisinās dažādi kultūras un piemiņas pasākumi, kā arī īpašs dievkalpojums Visbijas Svētās Marijas katedrālai, kas arī pati glabā latviešu bēgļu mantojumu.
Mans vectēvs un mani onkuļi tolaik bija galdnieki un 1944. gadā veidoja jaunus solus katedrālei. Kādā rudens dienā pie viņa galdniecības pieklauvēja kāds latviešu bēglis un teica: lūdzu, dodiet man kādu darbu, variet man nemaksāt, es vienkārši gribu strādāt. Un viņš izrādījās kādreizējais Rīgas arhitekts, un tieši viņš izveidoja šo apdari solu rindu durtiņām. And he has made the formation outside the benches doors. Dievkalpojums noslēdzas ar Baltijas mūziķu kopīgi izpildītu dziesmu Pūt vējiņi un lūkšanu, lai ģeopolitiskie vēji baltiešu laivas dzītu uz mājām, nevis meklē drošības svešumā. Ģirds Zvirbulis, Olas Perševits, Latvijas televīzija no Gotlandes, Zviedrijā. Un Emīla Dārziņa mūzikas skola uzsāka savu 80. jubilejas sezonu. Latvijas televīzija šo pieminēja ar 3 Emīla Dārziņa mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumu – Melanholiskais valsis. Un tagad klausīsimies Latvijas televīzijas sižetu par Masaki Nakagawa
koncertēšanu kopā ar grupu Apvedceļš. Starp citu, esam redzējuši Masaki Nakagawa vairākas reizes gan YouTube'ā, gan Latvijas televīzijā, gan Facebook, un dažreiz viņš vēl valkā Krišāņa barona latviešu skolas kreklu, ko pārzina Rasma viņam uzdāvināja, ka viņš šeit ciemojās. Masaki Nakagawa, Japāns, kurš ieradās Latvijā un iemīlēja to. Mūziķim dziedāšana ir sirdslieta un īpaši aizrauja, protams, latviešu dziesmas. Tieši pirms gada Masaki kopā ar grupu Apvedceļš uzstājās vairākās Latvijas pilsētās, un šoruden koncertūra turpināsies, un šorīt pie mums ir viesos gan Masaki Nakagawa, gan arī Apvedceļa mūziķis Armands Leimanis. Labrīt! 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 Masaki, kā noprotams, ir uzfilmēta, tapusi filma par piedzīvojumiem un par to, kā patīk Latvijā. Varbūt var mums pastāstīt nedaudz, cik tad ļoti esi paspējis to iemīļot? Jā, sākumā man ļoti patīk Latvija, un visu gadu, pagājušajā gadā, es esmu ar Ivo, un mēs filmējam kopā, un šodien arī mums būs koncerts Smiltenē, un mēs skatīsimies kopā filmā, un es ceru, ka visiem patiks. Būs filmas pirmsrāde, jā, šajā dienā, bet kas ir tās latviešu dziesmu top 3 tev? Kuras dziesmas tev visvairāk patīk? Var izveidot tādu top 3? Apvedceļa zemenes. Top pirms. Un arī, jā, man ļoti patīk tautas dziesma arī. Piedevīna Garigaldi arī, Tumša nakti zaļa zāle arī. Un, jā, es nevaru izvēlēties, bet... Grūti, vai ne? Grūti. Ļoti skaista dziesma daudz šeit. Jā, bet par zemenēm gan Armands pasmaidīja, izstāstīja par to sadarbību, kā patiesībā Apvedceļam sākās sadarbība ar Masaki. Jā, tas bija interesants piedāvājums no Ivo Vējs un Rutas Madarājas, kur ir arī filmas autori, ka Masaki ir Latvijā un labprāt nodziedāt kopā ar mums dziesmu Zemenes. Un savukārt Jānis Krūmiņš izdomāja, ka viņš Masaki uzdāvinās dziesmu Zemenes sniegā, jo mēs tikāmies janvārī, pirmoreiz 3. janvārī. Un arī šodien mēs vakarā esam Smiltenē, un ar šīm dziesmām, kas ir kopā gan Masaki dziesmas, gan Apvedceļa, mēs apceļosim Latviju. Šodien mums ir Smiltene, rītdien ir Gulbene, nākamnedēļ Rūjiena, Cēsis, tad mēs esam Rojā, Jelgavā, Ulbrokā, ko es vēl nenosaucu. Daudz, jā. Visa Latvija, vai jā, ne? Skaidrs, ka koncerti gan šovakar, gan arī vēl citas dienas vēl priekšā, bet ir arī koncerti jau aizvadīti. Kāda ir tā sajūta, tā saspēle ar auditoriju, kā auditorija, publika jūs šo tandēmu uzņem? Ir bijuši dažādi izaicinājumi, ja, jo, piemēram, Smiltenē un Rojā tas tādā kā standarts kultūras namā, bet mēs bijām arī Rundālē. Tur mums bija jāspēlē baznīcā, tur akustika tāda kā jau baznīcā, tur mums bija tāds ne tikai mums izaicinājums, bet arī publikai paciest to visu troksni, kas tur ir, ja, bet tomēr tā sagaidīts sirsnīgi beigas. Jā, Masaki, kā ir tev, ko publika pēc koncertiem parasti tev vispār saka? Kā lūdzu? Ko publika pēc koncertiem tev saka, pēc dziedāšanas, ko tev nāk klāt? Ko tev jautā, ko tev saka par koncertu, atsauksmes par koncertu, ir bijušas labas no skatītājiem? Es nesapratu, atvainojos. Vai ar tevi fotografējās? Jā. Vienkāršāk, vai ar tevi skatītāji fotografējās? Jā, man patīk runāt ar atbalstītājiem arī, apskatīt arī, un man ļoti, patīk runāt ar latviešiem, tas ir mans sapnis arī. Es savukārt sadzirdēju, ka zemenēm tātad ir turpinājums, zemenes sniegā. Zemenes laiks ir beidzies, sniegs vēl nav klāt, tad zemenes sniegā tagad no rīta panorāmā, jā? Jā. Īsā versija. Īsā versija, lai skan. Dec man spūžu zvaigzni naktī, lai es redzu, kurp man iet, bet putenī mans ceļš tālāk un tālāk, kamēr vien esmu, lai beidzies nekas zemenes sniegā. Man teica, vai tev prāts tikai pa sapņiem var notikt. Kas tās zemenes sniegā, bet ja ļoti tic tam, kam
protams, jā, ir iespējams viss. Dedz man spožu zvaigzni naktī, lai es redzu, kur man iet, bet putenī mans ceļš tālāk un tālāk, kamēr vien esmu nav beidzies nekāds zemes miegā. Man teica, vai tev prāts tikai pa sapņiem var notikt kas tās zemes miegā, bet ja ļoti, ļoti tic, tā nu gan, protams, jā, ir iespējams viss. Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas ziņas tagad arī pieejams elektroniskā formatā. Lai iegūtu vairāk informāciju, lūdzam rakstīt uz cikagaszinas@gmail.com. Paldies! Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību ikatram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America, Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas, we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Augusta beigās klajā nāca jauna dziesma. Baltu dzīvi nodzīvot. To iedziedāja Antra Stafecka kopā ar Jumpravu. Paklausīsimies! Nebija zelta, ne sudraba.
sākumā. Ai, 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 es viena nemācēju baltu dzīvi nodzīvot. Ai, 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 Dievs man deva baltas drēbes dzīves ceļa sākumā. Ai, 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 es viena nemācēju baltu dzīvi nodzīvot. Ai, 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 ai. Rīgas doma kora skolai 30. Paklausīsimies sižetu par šo skolu. Jā, tāda jau. Brīdī, kad ciemojos Rīgas doma kora skolā, nu pats sācies skolas meiteņu kora Tiāra mēģinājums. Lai gan skola savulaik tika veidota uz Rīgas domas zēnu kora bāzes, jau dažus gadus vēlāk dzima arī meiteņu koris, un jau vairāk nekā 20 gadus to vada Aira Birziņa. Ar Rīgas domu kora skolu es esmu saistīta, kad mana meita sāka mācīties 1. klasē, tas ir 97. gads. Bet tad es nebiju skolotāja, un kā skolotāja es sāku strādāt 2000. gadā. Kora vadību Birziņa savulaik pārņēma no savas māsas, kur pārcēlās uz ārzemēm, un pašlaik Rīgas doma kora skolā viņa pasniedz arī kora mācību. Un tikko man pirms kora bija kora mācības stunda 1. kursam, un mums bija tēma ansamblis. Un šajā tēmā tieši ir visvairāk apskatāmi komponenti, kas notiek kora ikdienas darba procesā, kad mēs veidojam vokālo kultūru, intonēšanu, ritmisko ansambli, visa kora ansambli, katras grupas ansambli un daudzus ansambļa veidus. Man tik bieži ir tā atskārsme pēc šīm kormācības stundām, kad ieeju nākamajā kora stundā pašai uz savu darbu, ka tajā stundā man sasaucas visa tā mana lekcija ar nākošo darba stundu, ko man pašai korī jāstrādā. Un katra mēģinājuma sastāvdaļa ir viss, gan radošs darbs pie skaņdarba, pie nošu materiāla apgūšanas un saturas sapratnes, iedziļināšanās, un reizē arī pie līdzatbildības. Diriģents viens pats vispār nav nekas. Ja nav pretī dziedātāji vai orķestris, tad diriģenta profesija neeksistē. Līdz ar to šis te mēģinājuma process, Imanta Kokara vārdiem runājot, ir 90% no 100. Pārējais, kas notiek koncertā vai kādā izrādē, tā ir tā mazā daļa, uz kuru tev katru mēģinājumu ar 110% ir jāiet, jo citādi 100 nebūs. Aira Birziņa trāpīgi rezumē Rīgas doma kora skolai specifisko pedagogu darbu. Jo šajā skolā līdzās citiem priekšmetiem ir arī specialitāte, un, kā jau liecina skolas nosaukums, koris ir tās centrā. Vārdu un uzvārdu, jā. Katrīna Apkalna, Marta Zirne, Tīna Jankevice, Anna Lorence. Kā ir būt daļai no Rīgas doma kora skolas, to īsā sarunā jautāju Katrīnai no 7. klases un Martai, Tīnai un Annai, kuras šogad beigs 9. klasi. Mēs esam ļoti saliedēti, jo, protams, mēs esam mazi cilvēki, tāpēc mēs pazīstam visus, visi pazīst visus, visiem ir labas attiecības, un mēs visu laiku uzstājamies kopā kā skola. Tas ir ļoti saliedējoši un īpaši. Komandas darbs visu laiku ir. Mēs uzticamies viens otram tīpaši šajos koncertos, ka viss būs kārtībā un visiem ir tāds atbildība. Es teiktu, ka arī visi skolotāji ir tik atbalstoši un arī, piemēram,
Visparastākā latviešu valodas skolotāji ir ar ļoti lielu izpratni par to, ka mēs esam kā mūziķi, piedalāmies dažādos koncertos un ka mums ir mēģinājumi un arī atbalsta mūsu mācību procesā. Man liekas arī tas, ka visi ir muzikāli ļoti, tas arī tā kā... Es esmu zviera viņa, jā. Mācības šādā skolā nozīmē krietnu papildus lodzi, tomēr meitenes teica, jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt. 3 no viņām šis būs pēdējais gads Rīgas Doma kora skolā, jo viņas nolēmušas profesionālo dzīvi ar mūziku tomēr nesaistīt un turpināt mācības citur, apliecinot arī seno patiesību, ka mūzika un matemātika ir tuvāk nekā šķiet. Man uz matemātikas virzienu. Jā, mēs ar Martu uz pirmā ģimnāzija. Tāpēc šis koncerts ir arī ļoti īpašs. Tas mums 9. klasē pēdējais. Dažiem, protams, tas padara vēl īpašāku. Un tad tiešām tu izbaudi katru momentu. Mums kaut kā ļoti paveicies tieši, ka mūsu pēdējā gadā ir tāds vislielākais koncerts. Daļas teātrī. Tagad viss tas, ko es tā kā negribēju, es izbaudu visu daudz vairāk, zinot tie pēdējie mēneši. Es ticu, ka tas būs ļoti emocionāli, jo mēs dziedāsim pilnīgi visu skolu kopā, un es vienkārši nevaru sagaidīt, jo tas būs ļoti forši, mēs dziedam kolosālu repertuāru arī. Ko jūs dziedat? Mēs dziedam Mīlestības jūru, piemēram, kas ir viena tāda ļoti sirdī tuva dziesma. Un, jā, es teiktu, ka šis būs tāds ļoti īpašs koncerts, jo mums nekad nav bijis tā, ka tiešām visi skolas kori veselu koncertu daļu pavadā uz skatuves vienlaicīgi. Jūs būsiet visi kopā, Mēs būsim visi kopā, mēs nevarēsim vispār nost. Un būs ļoti daudz interesanti viesi, mūsu skolas absolventi. Un tādi ļoti atpazīstami cilvēki, kas ir ļoti paši. Un patiesi, pārlūkojot koncerta dalībniekus, līdzās 400 galvīgajam korim uzskaitīto solistu un diriģentu skaits ir uz 10 rindiņām. Latvian Voices, Frāmest, Krista Audera, Kaspars Ādamsons, Jēkabs Jančevskis, Asnata Rancāni, Jolanta Strikaita Lapiņa un vēl. Tas lielākais izaicinājums, kas pie tādām brieduma jubilejām nāk, kas man ir šīs jubilejas secinājums, ka mēs esam tik bagāti un ar tik krāšņu absolventu saimi, ka mums palīdz liels izaicinājums un saprotam, ka mēs nevaram mērķi likt pušķoties ar visiem absolventiem. Tas jau kļūst neiespējami, jo varam lepoties ar pilnīgi visiem un it visās mūzikas jomās un ne tikai, protams. Tā saka diriģents Gins Ceplinieks, kurš jau 8 gadus ir arī Rīgas Doma kora skolas direktors. Jā, bet pirms tam bija kā pedagogs, vai ne? Diriģēšanas nodaļas vadītājs. Cik gadu jūsu dzīve jau ir saistīta ar pirms tam vēl solo skolotājs. Un vēl pirms tam dzīvots ir dienesta viesnīcā, kamēr esmu studējis mūzikas akadēmijā. Vairāk kā 20 vairāk kopā. Kā pusi no skolas dzīves arī ir arī manējā. Par to, kā Rīgas Doma kora skolai klājas šobrīd un kādas pārmaiņas gaidāmas jau tuvā nākotnē, ar Gintu Ceplinieku parunāsim pēc brīža, bet tagad mūsu sarunai direktora kabinetā pievienojas Kārlis Krūmiņš, skolas aktieru meistarības pedagogs un gaidāmā jubilejas koncerta režisors. Kad man uzticēja veidot šo koncertu, tad, protams, es no sākuma sev mēģināju atbildēt, kas tad ir šī skola. Un atbildi viņš radis pedagogu un audzēkņu īpašajā simbiozē. Tādā veidā es arī izdomāju risināt šo stāstu, ka koncerts dalās 2 daļās, kurā pirmā puse ir par pedagogiem un pedagogiem veltīta, un otrā puse ir par audzēkņiem. Tā kā vienā koncerta daļā mēs mazliet pietuvinamies pedagogu darbam, viņu domām par to, kas ir šis darbs, un viņu varbūt atmiņām par arī saviem pedagogiem. Un otrajā pusē savukārt mēs redzam, kā tad šis darbs, ar ko vainagojas, un mēs redzam to tādā kopkora izskatā. Režisoram šķitis īpaši svarīgi priekšplānā izcelt Doma skolas pedagogu veikumu, kas nereti paliek otrajā plānā aiz solistu panākumiem. Tāpēc viņi būs redzami gan uz skatuves, gan nelielās video intervijās. Protams, ir vairāki pedagogi šeit nodarbojas arī ar savu māksliniecisko praksi, bet ne visi ir tie solisti, jā, un ir cilvēki, kas strādā šeit 30 gadus un kurš ļoti daudz ieguldījis kādu konkrētu mākslinieku izaugsmē, bet skatos, mēs redzam viņu, mēs neredzam to aizmugurē veikto darbu. Un man liekas, ka skola ir tieši par to, ka ir ļoti daudz ieguldīts un gribās kaut kā pateikt paldies tiem ieguldītājiem.
Šai kontekstā par savu pedagogu darbu daudz domājas arī pats Krūmiņš, kurš ir diplomēts teātra režisors, bet sevi arvien vairāk izjūt tieši kā pedagogu. Doma korskolā viņš strādā kopš mūziklu specialitātes izveidas 2016. gadā, bet pats nav šīs skolas absolvents. Jautāju, kā viņš redz Rīgas doma korskolas vietu citu skolu saimē. Šī ir ļoti laba skola, un tā ir brīnišķīga iespēja gan šiem jauniešiem, gan mums kā sabiedrībai, ka ir tāda vieta, kur tik augstā līmenī var sagatavot cilvēkus, kas pabeidzot šo skolu, var ļoti labiem rezultātiem startēt gan vietējā, gan pasaules mērogā. Savas pastāvēšanas 30 gados Rīgas doma korskola ir izaugusi līdz maksimālajam skolēnu skaitam, ko pieļauj telpas. No 1. līdz 13. klasei, jo vidusskolā ir 4 kursi, te mācās apmēram 300 bērnu. Un konkurss 1. klasē ir 3 līdz 4 bērni uz vienu vietu. Jautāja skolas direktoram Gintam Cepliniekam, kas ir tie pamatakmeņi, uz kā šodien balstās Rīgas doma korskola. Skola ir dzimusi nedaudz mazāk kā 100 bērnu kopskaitā 1. gadā, tikai zēnu kurs, sākotnēji līdzās meiteņu kurs, 1. un 2. klašu kurs un arī vidusskolas kurs un jau arī gospeļu kurs un visi vienlīdz augstā kvalitātē. Bet droši vien, ka vislielākais skolas tāds, ja drīkst salīdzināt, pamatakmens, balsts un lielā vērtība ir bez šaubām dibinātais Jānis Ehrenstreits, kurš ir ielicis pašos pamatos jau šīs skolai nozīmīgās vērtības, gan profesionālās, gan cilvēku saskarsmes, gan arī tādas ideālās skolas, gan vides profesionālitātes apvienojuma pamatus. Un mūsu uzdevums, un es teikšu arī svēts pienākums, ir to turpināt, jo tā ir liela vērtība, ko bērni šeit apgūst, iemācās savstarpējā saskarsmē visos kolektīvos, jo pats vērtīgākais, kas ir kolektīvajā muzicēšanā, ir tā savstarpējā saskarsme starp bērniem, kur viņi mācās visu socializēšanos, un kas ir ļoti, ļoti svarīgi ne tikai starp saviem vienaudžiem klases biedriem, bet vairāku klašu vecumposmu atšķirībās tai skaitā. Ja mēs sportā bieži vien salīdzinām, un es esmu par sportu, salīdzinām klases kā komandas, kā pretiniekus nostādam, tad tā kolektīvā muzicēšana visus bērnus, jauniešus saliek vienā komandā, saliek vienā mērķī un saliek vienotā izpratnē par to, kāds ir process un par to, uz kurien virzās, tad tas veido ļoti, ļoti harmonisku un tādu sociāli stabilu personību. Katrā mazā ķiparā no 1. klases sākot līdz pat 13. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar Raimonda Tigula dziesmu Mīlestības jūra no koncerta, par kuru nu pat dzirdējām, atzīmējot Rīgas doma kora skolas 30. jubileju. Dzied visu skolēnu koris. Paldies, ka pavadījāt atkal šo pirmdienas vakaru ar mums. Ar labvakar! Sausa